Sveicināti fotoriņķa lietotāji! Mani sauc Rihards Poets, es esmu viens no fotoriņķis fotogrāfiem, un šovakar tādā īpašā atmosfērā, gandrīz vai vakara stundā, bildēju ārā, netālu no savas mājas, jo gribēs kaut ko īpašu un neparastu pie viena. Varat paskatīties, kā strādā gaismas un ainas. Šis apskats, nedēļas apskats, tiks filmēs nedaudz savādāk, jo bildes netika iesūtītas, līdz ar to mēs improvizējam. Un šonedēļ mēs paskatīsimies manas un iespējams Renča bildes, un tā kā izbaudies šo video. Turpinam mūsu jautro video apskatu, un šonedēļ būs tikai manas bildes, un paskatīsimies tādas dažādu sfēru bildes. Šī bilde tika taisīta manam priekam, un uzreiz mēs redzam rāmis, kāds virsū zelta likuma rāmis, jā, ka mums ir 1/3 zemes, 2/3 debes, un arī 2/3, var teikt, aizņem mūsu galvenais objekts. Tas arī padara bildi tīkamu. Ja mēs nezinām, vai precīzāk mums vēl nav radusies sajūta, kā bildēt un ko bildēt, ievērojot šādu likumu, mēs varam padarīt bildi tīkamāku acī. Un tad turpināsim tālāk. Atkal auroras bilde. Šoreiz tas ir debesis skats, un mēs redzam, ka horizonts ir nedaudz nelīdzens, mana vaina. Varētu, op. Viņu izlīdzināt ar šādu te rīku. Op. Nu, lūk. Tātad mēs redzam, ka horizonts tagad ir līdzens, un arī 1/3 zemes, 2/3 debes, 2/3 interesantā objekta, mēs redzam šeit, jā, un 1/3 negatīva. Tas atkal padara bildi. Šonadēļ tāda pozitīvāka tēma, jo bildes ir manas, un arī sanāca tā vairāk mazāk labas bildes, līdz ar to maz ko kritizēt, bet arī vairāk paskatīsimies, kas padara viņas interesantas. Ar krāsām, kā jau redzam, diezgan sulīgas, melns ir melns dotajā brīdī, un krāsains ir krāsains. Iesim tālāk. Arhitektūra. Daudz ir bildējuši savas mājas, dārziņus un pukītes. Mēs redzam, ka arī šeit ir jāievēro noteiktas proporcijas. Kaut gan mēs neredzam gluži, ka zeme beidzas kaut kur vienu vietu. Mēs redzam, ka 2/3 aizņem celtne un 1/3 debes. Arī kas padara šo bildi vairāk mazāk interesantu, ir tas, ka dziļumu piedod priekšējais plāns, krūmi, lapas augšā, pa labi un pa kreisi. Viņas veido kā rāmi priekš bildes. Ja mēs vienkārši nobildētu celtni, tās arhitektūra padara to skaistu, bet tā nedod bildē dziļumu. Bet radot dziļumu, mēs it kā ievelkam skatītāju tādā kā rāmī. Un tas savukārt ir interesanti. Šī ir viena no manām kāzu bildēm. Pāra vārdus es gan jums nepateikšu, bet atkal redzam ar šo rāmi virsū, kas te īsti notiek. Pāris ir novietots pie viena no interešu punktiem. Mēs redzam 1 krustojums, 2 krustojums, 3 krustojums, 4 krustojumi. Šie ir mūsu acs interešu punkti, var teikt tā. Ja tieši par centru mūsu acs liek garlaikoties un viņa paskatās apkārt un bilde apnīk. Bet ja mēs novietojam interesanto bildē vienā no šiem punktiem, attiecīgi, ne obligāti vienmēr, dažreiz ir jāpārkāpj, bet šajā gadījumā mūsu acs ievelk šī līnija iekšā, diezgan tumšs, ievelk iekšā, un aizmugurējais fons, teiksim tā, izceļ viņu siluetus. Šajā bildē es biju diezgan zemu pie grīdas, un mēs redzam, ka es gribēju vairāk asuma, tas ir F5 uzgriezu, ISO 250, jo man nevajadzēja daudz gaismas, man vajadzēja siluetas, un iekštelpās, kā mēs zinām, parasti ir tumšs, lai ko tādu darītu ar tādu ISO. Un mēs redzam 1/200 sekundes, jā. Tas tika veikts uz 1424 Nikora lēcas, ļoti plats leņķis, un neizmirstam, ka kamera bija pilns kadrs, līdz ar to tie ir īstie 14 mm un diezgan plati. Es biju, teiksim tā, 50 cm no zemes, un apmēram, kaut gan tā neizskatās, bet es biju apmēram 2 metrus no viņam, ne vairāk. Biju ļoti tuvu pie viņam. Tā, ne, laikam 2,5 vai 3.
kaut kā tā. Jo man bija vismaz kādi 6 mēģinājumi bildes, tagad pieminu, ka varbūt apmēram 3 metri no viņiem bija. Jau 14 mm viss būtībā ielīda kadrā, bet man vajadzēja nedaudz piecelties, lai radītu taisnas līnijas, tieši taisni viņi, un lai līnijas pārējās ievilktu iekšā kadrā. Interesanta bilde, vai ne? Pīļoks. Kas padara šo bildi interesantu? Priekš manis pati pīle jau ir ļoti interesanta. Bet kādēļ šī bilde ir interesantāka nekā viņa, teiksim, ja pīle būtu centrā? Ja mēs skatāmies, ko dara pīle, viņa skatās uz kreiso priekš manis pusi, ja es tagad skatos uz monitoru kā jūs. Un līdz ar to atstājam vairāk vietas šajā pusē. Ja būtu kāds cilvēks, kurš skrien pīles vietā, un viņš skriet uz kreiso pusi, tad mēs noteikti atstātu vietas vairāk uz kreisajā pusē, lai cilvēkam būtu vieta, kur skriet. Un lai cilvēks nedomātu, ka viņš jau iespiedz telpā un viņam nav kur skriet, un aiz muguras viņam krietni daudz vietas. Tādēļ, ka pīle skatās pa kreisi, es atstāju vairāk tukšuma uz kreiso pusi, lai it kā mēs arī skatītos, uz kuriem pīle skatās. Un, ja paskatāmies, likumu atkal pīle ir izvietota interešu centros, ne pa centru, cik nu gribētos kādam, jā, bet nedaudz no centra. Līdz ar to tas novirza šo interesi. Un kā arī redzam, tas gan nav mans nopelns, bet šī interesantā līnija mūs arī it kā ved iekšā pīlē. Līdz ar to šī bilde ir interesanta. Tāda kā analīze veidas, jā, un krāsas un gaisma saulīte spīd. Bija diezgan saulaina diena, pat ļoti, ļoti saulaina diena. Līdz ar to ēnas un kontrasts ir ļoti, ļoti augstā līmenī. Rāznas ezers. Kādēļ šī bilde ir interesanta? Pirmkārt, mēs varam redzēt cauri akmentiņus. Tas ir ļoti interesanti, manuprāt. Tad akmentiņi graduāli, pakāpeniski pazūd ūdenī. Parādās horizonts, kurš uz doto brīdi, es ceru, ir taisnes. Jap, viņš ir taisnes, paldies man. Un arī debesis, kas zīmē noteiktu diezgan lielu ainu šai bildē. Kā mēs redzam, saglabātas ir proporcijas, jā. Kaut gan kadrā nekā nenotiek, nekā īpaša nenotiek. Tik un tā saglabājot šīs proporcijas, bilde vairāk mazāk paliek interesanta un vērtīga. Ja mums būtu tikai ūdens vai tikai debesis, kaut gan viņas paši pa sevīm ir smuki, bilde droši vien 5-10 sekundes un mēs iet tālāk, jo viņā nav nekā interesanta. Bet šādu bildi var aplūkot kādu mirkli un skatīties, kur pazūd akmentiņi, kādi viļņi, kur viļņi. Visādā ziņā šāda bilde jau ir interesantāka. Paskatīsimies tagad portretes. Šo portretu es veicu tepat Reizeknē ar manu draugu Sergeju. Pateicu. Tas bija veikts ziemā, un mēs laikam tur bijām kādu stundu mēs tur ņēmāmies ar šo visu. Man ir pacietīgs draugs, paldies man. Bet, ja jums ir kāds, kas ar mieru paeksperimentēt, tad droši dariet to pašu. Šoreiz novietoja nedaudz sāniski no interešu punkta, kā mēs redzam, jā. Un pati pa sevīm bilde, viņa ievelk, redzam, šajā vietā, šajā interesē. Un it kā mēs skatāmies, viņš skatās kaut kur tēlaini, domaini, domā par kaut ko. Un arī šī bilde mūs ievelk iekšā, pa tiltu aiziet, jo tilts tāds, kā jau tilts viņš ar arku, un viņš ievelk mūs iekšā ar gaismām, ar ceļu, un šī bilde, teiksim tā, viņš neveido šo bildi viens pats. Šī bilde veido kopainu, līdz ar to tā ir interesanta bilde. Un kā atkal mēs redzam, ir obligāti, var teikt, ir jāsaglabā proporcijas. Redzam, ka 2/3 ceļa, tātad šī ceļa, un 1/3 cita veida materiāla, jā. Rupji sakot, nav tā, ka 50/50 sadalās šis kadrs, tad viņš būtu neinteresantāks. Un tas pats arī ar horizontu. Debesis 1/3, 2/3 zemes. Atkal tas padara bildi interesantāku. Skatāmies tālāk portreta bildi. Es neizslēdzu rāmi, jo tas ir ļoti interesanti. Vismaz uzreiz var redzēt, kur viņš tika novietots un kāpēc. Kāpēc? Tādēļ, ka šie ir interešu punkti. Viņš nav centrā. Un atkal mēs redzam, ka šī līnija iet cauri un ievelk uz viņu, un arī visas gaismas ir izplūdušas, jo
bija iestatījumi bija 1,30, 2 un 8. Un laikam 175. Tātad šie rimpuļi ļoti viegli veidojas ar tādu objektīvu. Uz 175 būtībā pat uz 100 eiro objektīva vai 200 mm ir tādi objektīvi 70-300, 70-200 vai 55-200. Ir dažādi veidi, diezgan lēti. Viņi kaut kur robežās no 100 līdz 200 eiro, kaut gan viņam nebūs tik zems 2,8 diafragma, jā. Tik un tā ar viņiem būs iespējams veidot tādu smuku, saspiestu, kompresētu bildi, kad objekts te stāv un aiz viņa viss fons aizpelt un parādās šie rimbulīši. Noteikti pamēģiniet vakarā. Un paskatāmies pēdējo šodienas bildi. Nemaz necerēju šo bildi dabūt, godīgi sakot. Mēs bijām ar draugu vienkārši Ančipānu mežos Reizeknē un jau pusāmies prom. Pretējā pusē no šiem cilvēkiem brauc bērni ar ragaviņām, vizinās, un es skatos, ka 2 vairāk mazāk kā turisti atbrauca un skatās uz šo burvīgo debesi. Un es vienkārši nobildēju viņus. Mēs redzam, ka viņi atrodas interešu punktā, 2/3 debesis un pat mazāk par 1/3 zemes. Bet atkal tas sadalījums. Un arī viņi novietoti negluži centrā, bet nedaudz nobīdīti no centra, un tas veido šo bildi. Es ceru, ka jums patika šīs nedēļas apskats. Lūdzu, iesūtiet bildes, ja gribat dzirdēt, kā varētu jūsu bildi padarīt labāku, vai arī kas tajā jau ir labs un kas pievelkāts. Ar jums bija Ritvars Pujāts, fotorencis fotogrāfs. Visu labu!